Mēs turpinām mūsu sarunu ciklu, mūsu partijas sarunu ciklu. Un, protams, visiem cilvēkiem vienmēr ir pirmais jautājums, ko jūs darīsiet un kam un kā un cik daudz sekos nauda. Tātad jautājums par budžetu. Bet pirms mēs ķeramies pie budžeta, mums tomēr liekas svarīgi atbildēt uz citiem svarīgiem jautājumiem, lai saprastu, kā vispār Siguldas novads eksistē, kā viņš šobrīd veic kaut kādas vienas vai otras funkcijas. Un, lai mēs tās funkcijas saprastu, mēģināsim šajā sarunā saprast, kas vispār ir Siguldas novada funkcijas, pamatfunkcijas, kas ir atvasināts funkcijas, varbūt ir kāds uzreiz. Es varu uzreiz, par cik es politologs mācījusies to visu no teorijas, šobrīd piedzīvoju praksē. Un pēc teorijas ir tā, ka divas galvenās funkcijas ir pašvaldībai. Tā ir izglītība un sociālā aizsardzība. Protams, tur nāk klāt visa uzturēšana, ceļi un visa infrastruktūras uzturēšana un viss tas pārējais, bet ir divas funkcijas, kurās ir jāiegulda. Un principā ir tā, ja tev nav naudas, tev jāskatās, kas ir tās divas tavas pamatfunkcijas, tās ir jānodrošina. Tas ir tas sāls, kāpēc ir pašvaldība, kāpēc ir, respektīvi, pašu valdība. Tātad loģisks jautājums uzreiz. Ir kaut kāda, pieņemsim, čupa naudas, kura ir pašvaldībā no nodokļiem atnākusi, un par šo čupu naudu primāri ir kaut kādas divas funkcijas, kas ir jāpilda. Jā. Un tad ir funkcijas, ko pašvaldība pati var izlemt, kurās viņa vairāk vai mazāk investēsies. Un tā ir tā politiskā atbildība. Jā. Piemēram, tā funkcija, kas ir Siguldai nākusi klāt dēļ mūsu skaistās vietas, un kur mēs atrodamies visi mūsu foršie pagasti, kur ir Skulmju māja, Māpilī, tur Ledurgas dendroparks un vispārējais, un tāpat viss Senlē, viss. Tas ir turisms, viesmīlība. Tikpat šobrīd ir samērā daudz resursu aiziet, lai pašvaldība attīstītu arī, palīdzētu šai nozarei attīstīties. Bet jautājums paliek, vai, ja tev pietrūks naudas, vai tas tev ir jāuztur un tajā jāinvestē vēl vairāk. Bet tas ir diskutabls jautājums, tas ir politiķiem jālemj. Labi, atvasināts jautājums. Kā notiek Siguldas novadā šīs lietas? Mums ir daudz dažādu vajadzību, mēs pieprasām naudu, liekam viņu budžetā. Jums ir kaut kāds prioritāšu saraksts katrai partijai vai, komitejā, tad nolem šis neatbilst mūsu partijas, ideoloģijai. Mēs to neatbalstam. Kā tas notiek? Tad tehniskāk. Es vēl ārpus teorijas mazliet, ko Ance teica, manuprāt, arī viena no pamatfunkcijām vajadzētu būt uzņēmēja darbības vide, jo kas tad to naudu budžetā samet? Tas ir galvenokārt iedzīvotāju ienākumu nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, un šo budžeta apjomu veido mūsu uzņēmēji, jo būs labāk uzņēmēja darbības vide, gribēs šeit nākt uzņēmēji, tad mums arī būs lielāks budžets, jo šobrīd mūsu budžets ir 2 reizes mazāks kā blakus novadiem. Un šeit ir jautājums, kāpēc visus iepriekšējos gadus un šobrīd uzņēmēji met līkumu mūsu novadam un blakus novados veido savu attīstību. Bet runājot par budžetu, manuprāt, pašā pamatā jau vajadzētu sākt visu to domu par budžetu veidošanu savādāk, kad pašvaldība ir saimnieciska institūcija, nevis politiska. Un, manuprāt, šobrīd tas budžets tiek veidots kā politiska institūcija, un tāds ir bijis iepriekšējos 10 vairākus gadus. Līdz ar to vadība, manuprāt, veic šo budžeta veidošanu ar tādu domu, lai viņi arī pēc 4 gadiem tur būtu, nevis tā, lai mēs visi dzīvotu labāk un pieņemtu lēmumus, lai mums visiem būtu labāk un mēs ātrāk attīstītos un iet uz priekšu, bet tā, lai mēs tur arī būtu pēc 4 gadiem. Galvenokārt šis te ir jāmaina. Precizējoši, vai, Elena, pareizi saprotam, ka pašvaldībai pašai nav jānodarbojas ar uzņēmēju darbību? Pašvaldībai pašai noteikti nē. Bet jādara viss, lai uzņēmējiem būtu ērti, saprotami, un kāpēc uzņēmēji šeit darbojas, lai iedzīvotājiem būtu saprotami šie pakalpojumi, preces, ko uzņēmēji šeit dara. Mums arī bijuši tādi vairāk gadījumi, kad mēs aizstāvam uzņēmējus, kuri grib investēt mūsu novadā, kas man liekas diezgan liela uzņēmēja, respektabli, bet vadībai, manuprāt, redz,
šis nelikās saistošs, līdz to liela nodokļa aiziet garām un veidos savu uzņēmēju darbību blakus novados. Un šeit veidos darba vietas, tur iedzīvotāji būvēja savas mājas un dzīvo tur. Atgriežamies pie tā, ko pieminējāt. Pašvaldība nav politiska vienība, bet administratīva vienība pirmkārt. Vai būtiski ietekmē tas, ka vienā vai otrā mums blakus esošā pašvaldībā ir šie noteikumi, ja vīzijas kaut kādas būtiski savādākas nekā mums šeit Siguldas novadā? Vai jūs redzat tādas atšķirības? Kā tu to domā, starp politisku un administratīvu. Ja mēs nodalām politiku nost, vai administratīvi uzbūvēts novads ir savādāk nekā blakus esošie novadi? Es domāju, ka noteikti. Mēs jau, piemēram, to pašu varam skatīties saistībā ar tām visām prioritātēm un budžetu un vispārējo. Kāpēc, piemēram, mēs, kā Arlēna, kā Siguldas novada partija, uz šo budžetu neiesniedzām nevienu priekšlikumu, jo saistībā ar to, ka mēs gribētu kaut ko, ka respektīvi mums politiski vajadzētu to un to, jo mēs zinām, ka prioritāte numur 1 ir Siguldas pilsētas vidusskola. Un tas ir, es gan teiktu, ka tas ir bijis gan administratīvā atbildība, gan politiskā atbildība. Es redzu tur abas atbildības, jo, ja tu aizies uz to skolu, tu redzi, ka tur 30 gadus nav ieguldīts. Un, ja tu skaties un redzi padomu laiku slēdžus, tad tev liekas, come on, kur mēs atrodamies. Kas nav riktīgi. Tad vai mēs varam teikt, ka iepriekšējā laika posmā tomēr prevalējusi ir politiskā vēlme vienu vai otru lietu bīdīt tālāk un mazāk tā administratīvā, kas būtu tāda normāla pēcsacība jebkurai pašvaldībai? Jā, jo ja mēs skatāmies, ka ir visu laiku jāiegūt savā infrastruktūrā. Ja mēs redzam, mēs piemēram zinām, ka Inčkalnā vajadzīgs bērndārs, Krimuldas vidusskolas fasāde brēc pēc remonta. Bet tās ir tādas pamatlietas, bet, ja mēs skatāmies, tā ir pamatfunkcija izglītība. Un vai mums ir bijis vajadzīgs tā kā vairāk, skatīties uz to ārējo, uz to glauno, skaisto, vai mums ir bijušas vajadzīgas šīs te pilis, vai mums ir vajadzīgs tiešām, piemēram, skaista un funkcionāla Siguldas pilsētas vidusskola, kur bērni jūtās labi un droši. Loģisks jautājums, vai un kā novadā, jo es pieļauju, tas ir jautājums ne tikai man, bet arī mūsu potenciālam vēlētājiem, kas nosaka tādu kopēju novada virzību? Ir kāds dokuments, ko mēs izstrādājam, ko jūs apstiprināt? Jā, ir par attīstības plānošanu es tev varētu daudz izstāstīt, bet negribu cilvēkiem ausis aizrunāt ar šo. Respektīvi, ir pēc likuma, mums ir nosacījums, ka mums ir jābūt teritorijas attīstības plānojumam, plus mums ir attīstības stratēģija jābūt. Un mums tā teritorijas attīstības plānojums tagad top. Tas būs viss vienots, kur visi pagasti ir kopā. Un attīstības stratēģija ir. Bet viņa ir tāda, kā es teiktu, wishlist, vēlmju saraksts. Tur nav tāda politiska redzējuma, ka ka mēs tagad, piemēram, tas ir pirmais, un pēc tam mēs darīsim to un to, jo naudas jau mums ir tik, cik viņas ir. Es to tā redzu, bet ir vēl, protams, ir šīs te saucamās stratēģijas, kur es jau arī iepriekš esmu runājis, ka viņas pilnīgi neatbilst Ministru kabineta noteikumiem, un es uzskatu, ka viņas būtu jāpārstrādā, jo tas nav darba dokuments. Tad nevajag darbiniekiem tērēt laiku tam, ja tas dokuments nav tavs palīgs darbā. Tātad, vai pareizi saprotu, ir politiķi, ir tie cilvēki, kurus mēs izvēlamies kā vēlētāji, šie cilvēki ievēl priekšsēdētāju, priekšsēdētājs izvēl savus vietniekus, ir izpilddirektors, kurš atbild par šo te administratīvo pusi un par šo te administratīvo dokumentu izstrādi, kur politisko vēlmi vai gribu jeb ceļu katram novadam, un arī mūsu konkrēti nosaka politiskais virziens, kas ir uzvarējis. Vai un kad pēdējo reizi šāds attīstības dokumenti, šie tevis pieminētie dokumenti ir izstrādāti? Ir tā attīstības stratēģija, viņa jau ir kaut kāds gadus atpakaļ, tūlīt pēc novada apvienošanas, kad mēs sanācām domu kopā, jo tur bija pēc likuma, ka viņai ir jābūt vienkārši.
Tad nāca šīs te stratēģijas, kas ir pa nozarēm, kuras ļoti, var teikt, bļaustījos, ka es kā politikas plānošanas, strateģiskās plānošanas speciālists, es redzu, ka viņi pilnīgi nepareizi veidot, un viņi, tās ir tās saucamās stratēģijas, tur ir sociālās jomas stratēģija, tur bija kultūras stratēģija, tādi apraksti, viņi nav tādi dokumenti, kas būtu noderīgi darbā. Viens gan ir tas, kas ir pēc likuma, ir izglītības ekosistēmas stratēģija, bet viņa ir labi izstrādāta, bet viņā ir viens trūkums, es tur neredzu iekļaujošo izglītību. Kāpēc es šo jautājumu, tūlīt savilkšu kopā, vai un kādā veidā vēlētāji un mēs potenciāli domas deputāti varam šos dokumentus ietekmēt? Ir sabiedriskās... Precīzāk, jautājums jau nav par dokumentu. Jautājums ir par būtību. Kur mēs redzam savu novadu prālā? Viņiem ir sabiedriskās apspriešanas pamatā, un tas ir izsludina viņas mājaslapā, un tad tu vari rakstīt priekšlikumus, tad viņus izskata. Tur ir process, tur ir, bet to jau nosaka valsts, ka tādām procesam ir jābūt. Tātad mēs tiešā veidā varam ietekmēt. Varam, jā. Arī pie priekšlikumiem mēs varam. Jā. Bet tie dokumenti ir taisīti uz periodu droši vien. Uz 5 gadiem, 10 gadiem. Vidējais termiņš 3 līdz 5 gadi. Ok, tu nosauci kultūra, sociālais izglītība. Kur tad paliek tie uzņēmēji? Tādu atsevišķu es neesmu redzējis, tad tas ir tas, ko mēs arī jūtam, ka mums nav tāda vīzija vispār par to infrastruktūras uzņēmējdarbības, bet es godīgi saku, es neesmu šajā jomā tik daudz strādājis, nebūšu tāds speciālists pateikt, kur tur ir jāvirzās, tur varbūt Arlets, tu kā uzņēmējs vari... Man kā uzņēmējiem ir tā, ka ja man ir kaut kāds plāns, ko es gribu sasniegt savos 3 līdz 5 gados, paiet tas laiks, es tad paskatos, ir sanācis, nav sanācis, izdara secinājumus, kā varēja darīt labāk, kur nošāvām greizi un tā tālāk. Vai kāds pašvaldībā ar to nodarbojās? Ir tā, ka, teiksim, paiet tas laiks, mums bija prioritātes tāda. Mēs sasniedzām to, ko mēs gribējām, vai nesasniedzām to, ko mēs gribējām? Redz, es te, piemēram, ātri pastīšos, es tev nedaudz atspoguļošu. Piemēram, bija mērķis Siguldas valsts ģimnāzija. Mēs tur esam ieguldījuši no pašvaldības aizņēmušies valsts kasē, tur es tagad skatos, līdz 44. gadam mums ir aizņēmuma līguma summa ir gandrīz 14 miljoni. To darīja jau iepriekšējās domas, respektīvi. Viņām tā bija prioritāte, ka ģimnāzija ir jātīst un vispārējais. Uz doto brīdi, tas ir tā, šie dati ir es paskatījos, tas ir uz 24. gada decembri, mums vēl parāda summa ir 12 360 000. Tas nozīmē, ka mēs neko neesam vēl atdevuši. Un tad līdz ar to tev paliek ļoti maza, respektīvi tev līdz 44. gadam ir jādod nauda, tev paliek maza vieta investīcijām, jo iepriekšējie jau ir sastrādājuši visādas lietas. Un, respektīvi, ja tu, piemēram, tagad to jau nonāksi domē, tev būs tā jārēķinās, ka tev ir kaut kāds backgrounds, kas jau tev ir sastrādāts, kas tev ir jāturpina, un tev būs maz tas loks, kurā tu varēsi to investīciju ielikt. Bet vai mēs nenonākam absurdā, ka iepriekš sastrādātais ir iespējams vajadzīgs tam brīdim, bet šīs kredīta saistības ir tik lielas, ka mēs patiesībā nemaz dokumentu jaunu pēc būtības izstrādāt nevaram un nevaram mainīt šo ceļu citā virzienā? Tā tas varētu būt, jo, ja mēs paskatāmies tos kredīta datus, tad tā es tūlīt pateikšu. Kredīta dati ir tādi, ka mūsu uz 24. gada decembri kopējie aizņēmumi ir 64 800 vairāk tūkstoši. Ja es varu tādu piemēru no savas personīgās pieredzes, es neesmu ekonomists, es bankā ņēmu kredītu dzīvoklim. Un man bankas speciālists teica, Anci, tu skaties, tu ņem kredītu tik daudz, cik ir tavs gada budžets. Ja tu pa savu gada budžetu spēji atdot to apakaļ to visu kredītu, tad tas tev ir salīdzinoši droši.
ja mēs skatāmies, ka šīs te budžets uz pagājušā gada beigām ir 63 miljoni, tad mēs esam kaut kur uz robežas starp to, kur mums jau sāk riskanti. Mēs jau, es tā uzskatu, ka mums jau sāk jau būt riskanti aizņemties. Tas ir tāds mans vērtējums, bet es nezinu, Erlands varbūt tur kaut ko... Es atgriezīšos pie Ojāra jautājumu par uzņēmēju darbības vidi, jo, manuprāt, tāda vīzija šobrīd pašvaldības vadības līmenī nav kā tāda. Jo vienkārši, manuprāt, vadībai nav tāda zināšana par šo jomu. Manuprāt, šī ir viena no būtiskākajām jomām pašvaldībā, bet vienkārši vadības līmenī nav cilvēki, kas šo jomu pārzina. Un, kā jau es vienmēr esmu teicis, manuprāt, pašvaldības saimnieciska institūcija un arī vadībā jābūt cilvēkiem, kuriem ir plašs redzesloks uz lietām, uz viņi gan strādājuši privātajās institūcijās, gan pašvaldību institūcijās, viņi ir dzīvē kaut ko sasnieguši, darījuši, un tad viņam ir redzesloks palielinās. Ja man šobrīd prasītu, tur uzņēmēt darbības vīzija un mērķis uz priekšu šobrīd nav kā tāds, jo vienkārši nav zināšana vadības līmenī. Respektīvi, tas viss ir, kā mēs runājam, ka iet tā kā uz to turismu, ja? Bet beigās tas turisms nav aizgājis. Nav arī secinājumi par šo. Nav arī slikti iet uz turismu, Nē, protams, bet arī jau tas turisma joma nav atbilstoši no vadības. Es jau nesaku, ka turisms ir slikts. Vienkārši, ja pašvaldība gulda naudu turismā, bet beigās tas turisms neko neiedod atpakaļ, mēs esam ar mīnus zīmi, tad ir jāsaprot, kāpēc tā notiek. Nav jau tā, ka kaut kas... Tas vienkārši acīm redzot... Kaut kas nav pareizi izdarīts. Nav pareizi ieguldīts. Nevis izdarīts, nav pareizi varbūt ieguldīts. Naudu ieguldīt jau ir viegli. Man tikai loģisks jautājums paturpinot šo visu. Kāpēc es velku šos dokumentus? Jo atvasinājums no dokumenta ir rīcības plāns. Rīcības plāns arī nosaka KPI, jeb... Key for performance indicators. Jā, sasniedzamos rezultātus, kur ir definēti laikā, ir definēti konkrēti, procentuāli vai kvantitatīvi, viņi ir definēti. Vai šim te apakšā ir kaut kāds rīcības plāns? Es tev uzreiz pateikšu, par ko es ļoti cīnījos par visiem šiem te dokumentiem. Respektīvi, es par to rezultātu un rezultīvie rādītāji tas ir. Lielākai daļai šiem dokumentiem nav šādi rādītāji. Viņi arī izglītības ekosistēmas stratēģijai nav rādītāji, viņiem rādītājs ir uz augšu. Bet kāds ir tas mērķis? Nav. Viņš nav definēts. Par šo es ļoti daudz diskutēju komitejās, domas sēdē. Nav mums definēts rezultāts, ko mēs gribam sasniegt. Jo to, ko man iemācīja ministrs kabinetā, šis speciālists viens, kas izstrādāja sistēmu par rezultīviem rādītājiem, visu var izmērīt, pat kultūru var izmērīt. Un līdz ar to tev ir, un izglītību var izmērīt. Tev ir vienkārši jānodefinē rezultāts, ko tu gribi sasniegt, un rādītājs tu atradīs pēc kā tu mērīs. Absolūti normāla lieta, jo ja mēs gribam kaut ko attīstīt, mums ir jāsaprot, kas būs tas gala mērķis, kad mēs sapratīsim, ka mēs to esam attīstījuši. Savādāk, manuprāt, tas atgādina tādu pašplūsmu, kā sanāks, tā būs. Man ir tāda viena pieredze īstenībā, balstoties ar sportu atkal, par sporta stratēģiju runājot. Mēs kā sportisti, attiecīgo sporta veidu pārstāvi, piedalāmies sporta stratēģiju izveidē. Kopā tur visi tiekamies. Un, balstoties, ka es jau plus minus 10 gadus Siguldas novadā ar sportu esmu iekšā, es jums varu pateikt to, ka tā sporta stratēģija, tas viss dokuments, es nezinu, kādiem kaķiem, es nezinu, šķūnītī pie nagliņas var piedaudzīt, ja? Jo reāli sanāk tā, ka mēs tur visu laiku rakstam visādas brīnums, ka tur Laurenčos celsim sporta zāli, ja? Un visu laiku to maļam uz riņķi, ar reāli, ka tā dabā apskaties, salīdzina vecos sporta stratēģiju, ja? Ar tagadējo sporta stratēģiju. Principā, viens tas pats tiek visu laiku rakstīt, un kad tu uzdod jautājumu, kāpēc mēs tik daudz rakstam un saprotam, ka tas nav reāli, tad ir atbilde tā, vajag rakstīt visu, lai mēs vismaz zinām, uz ko mēs ejam, ja? Rekur te veidojās tas, ka mēs rakstam visu laiku vienu to pašu, vismaz sportā, es nezinu, kā citās stratēģijās tas notiek. Jo mans personīgais viedoklis, vīzijām ir jābūt, viņām ir jābūt drosmīgām un iespējams viņām ir jābūt pāri realitātei, bet šeit mēs sajūksim kopā tās mūsu
parāda saistības un iespējamos līdzekļus, kurus mēs varam. Ja šīs parāda saistības jau ir sasnieguši maksimālo šī brīža līmeni, mēs attīstības stratēģijā nevaram likt nākamajiem 3-5 gadiem, kā piemēru minēja Laurenčos sporta zāles. Jau cik gadus tur nav sporta zāles. Līdz ar to tas ir neiespējami. Tātad notiek pirmkārt jau vēlētāju maldināšana, otrām kārtām iedzīvotāju maldināšana, pat ja viņš nav vēlētājs par konkrēto partiju. Tātad notiek tāda pašu sevi apmāns un tāda, piedošanu par asu teicienu, bet kolektīva šizofrēnija. Mēs lēmjam, ka mēs 3-5 gados dzīvosim pilnīgi savādāk, lai gan mēs skaidri zinām pēc esošiem rādītājiem, ka mēs nevaram dzīvot labāk. Nē, redz, piemēram, tas pats atkal piemērs, tas pats Siguldas sporta komplekss, aizņēmuma līguma summa 6,3 miljoni. Parāds vēl joprojām mums ir 4,5 miljoni uz gada beigām. 10 gadus sporta centrs. Iedomājies, un cik ilgi ir sporta centrs. Un saka, tā problēma ir tajā, ka to, ko mēs ar Erlendu visu laiku cīnījāmies, ka viņi, tie, kas bija vadībā, viņi ņem kredītus un ieliek tādu atmaksas procentu, kas ir atmaksas termiņu, kas sāks maksāt pēc 3-5 gadiem. Respektīvi, sanāk tā, ka mēs ar Erlendu tagad paņēmām kredītu, tagad, piemēram, Jānis ir domas priekšsēdētājs, un viņš nonāk pie sasisas silas, jo viņam ir jāsāk maksāt tas, ko mēs ar Erlendu esam nopirkuši trepas. Tās trepas jau ir otrais saplīsušas, un tu tagad sāks maksāt tikai par to pirmo. Tikai sāks maksāt. Un vēl sagatavos atsevišķu budžetu, jo, redz, jāieliek jaunas lampas sporta centrā, vēl jāizdara tas, jo, redz, kā saka, saplīsuši trepas. Redz, un, piemēram, iepriekšējās vēlēšanās, kad mēs gājām uz vēlēšanām, bija viena partija, kas ielika 12 dažādus projektus, milzīgus, skaistus. Es visam piekrītu, viss ir ideāli. Projekti mums ir, viss ir skaisti, bet to resursu mums nepietiek. Nav viņu. Mums ir jāskatās reāli, ko mums vajag. Tā kā es saku vēlreiz atgādāt, tas, ko tagad es redzu, pirmā prioritāte Siguldas pilsētas vidusskola ceļi. Tas ir viss, tas ir tas, uz ko ir jātēmē, un tas, ko es redzu, kas ir mana prioritāte. Pilsētas vidusskola jau ir, principā, lielākā skola Siguldā. Ja mēs skatāmies ģimnāzijā, pat uz pusi nav tik daudz bērnu. Erlenda kaut ko gribēja teikt. Es droši vien teiktu to, kāpēc mēs tur esam nonākuši šādā situācijā, kāpēc mūsu budžets ir tik mazs, kāpēc mūsu parāda saistības ir tik lielas, jo ar šādu budžetu, jebkurā privātajā iestādē, ka man kā finanšu vadītāju vienkārši no rīta pateikt, iedot baltu lapu un paldies tev, un es nekur citur strādāt vairs netiktu, bet kas mums būtu jāmaina tā sovietiskā domāšana tajā budžeta izstrādē, kas ir iepriekš visu laiku bijusi, un arī, manuprāt, šobrīd notiek, kad mēs ejam uz āršķībām, nevis uz pamatvajadzībām. Tas izskatās, es to salīdzinot, visu to budžetu veidošanu iepriekšējos gadus, un tā kā atceroties savu studiju laikus, kad es dzīvoju Hruščovkā, un man kaimiņiem pie mājas bija Bentlijs, Hruščovkā dzīvojot, un viņš no 5 litru plasmasas pudeles lēja viņā degvielu. Tas izskatās aptuveni tā šobrīd. Kamēr mēs nemainīsim šo, kad primāri nebūs pamatvajadzības, tāpat Siguldas pilsētas vidusskola, es tur iegāju, tas bija kā ceļojums laikā. Ja es būtu domas vadītājs, man tur būtu kauns ieiet. 1. septembrī tur neiet. Tas pats sociālajā dienestā, kā komitejas loceklis aizēju uz sociālo dienestu telpām. Man noveda pagrabā, kur stāv dokumenti, tur viss apelējis, tur viss slapšs apelējis mitrs. Es kā domas vadītājs, man būtu kauns tur vispār ierasties. Vienkārši, kamēr mēs šādas elementāras lietas nesavedīsim kārtībā primāri kā skolas, mūsu iestādes, darbinieku algas, kuras ir nekonkurētspējīgas. Vienkārši es brīnos, kā daudz darbinieku vēl šobrīd strādā šādos apstākļos par šādām algām. Kamēr mēs primāri nesāksim ar šo un aizmirsīsim par kaut kādām āršķības un pēc tam izdaram elementārās lietas, nebraucam Siguldas pilsētas centrā pa Šmilšu ielām pa bedrēm. Tas tāpēc, ka tās āršķības visi redz, visi ir skaisti, dzīve ir izdevusies. Šeit tas stāsts par to budžetu veidošanu, lai mēs arī būtu tur pēc 4 gadiem. Nē, kā vēl jau ir tas, ka mēs jau neesam arī atrisinājuši to jautājumu, ka mēs esam salikti kopā vairāk novadi, un mēs tie pievienotie novadi, kas it kā pārstāv tos pievienot, bet mēs tagad visi esam kopā,
Es esmu gan Siguldas novada iedzīvotājs, un man ir jāpārstāv arī Siguldas intereses. Bet tā problēma ir tajā, ka tie novada pievienotie, viņi jau arī prasa savu. Piemēram, tas, ko es prasīju arī vienā sēdē, saku, te Raganā ir gāzes krātuve. Dabas resursus nodoklī mēs no gāzes krātuves gadā saņemam 200 000. Apgrūtinājums ir Krimuldas pagasta iedzīvotājiem, tur zemes apstrādāt un mājas būvēt vēl kaut ko. Vai nebūtu godīgi, ka, piemēram, šos 200 000 tad mēs arī liekam apakaļ šajā pagastā, jo viņi ir to nopelnījuši. Respektīvi, nav skaidrs, kā līdzvērtīgi, lai ir gan Siguldē, gan arī pagastos viss notiek. Jo, ir skaidrs, ka Siguldā ir lielāka tā burzma, bet arī pagastos viss notiek. Paturpinot un nedaudz pakūdot arī jūs vēl uz pagriezt mūsu sarunu un citā virzienā, mēģināšu apkopot. Vai ir taisnība, ka Siguldas novadam ir budžets, viņš tiek izstrādāts, tas ir fakts? Tas ir fakts. Kredītas saistības ir lielas vai pat ļoti lielas, tas ir fakts. Jā. Tas ir pierādāms fakts. Idejas un vīzijas ir un būs novadam. Bet vai ir tā, ka stratēģiskais redzējums uz visu novadu, kas jau ir ne pirmo gadu apvienot šādā te sastāvā, ir klips vai ļoti, ļoti neprecīzs? Kāpēc es uzsveru uz ļoti, ļoti neprecīzi? Nav noteikti tie sasniedzamie rādītāji. Es tieši par to es tev pilnībā piekrītu, ka tieši tādam secinājumam mēs varam nonākt, jo tā arī attīstības programma viņa nebija tā izdiskutēta, un viņai nav rādītāji. Viņai nav rezultāts definēts, viņai nav rādītāji definēti. Un atsaucoties uz mūsu iepriekšējo sarunu, vai šādi lēmumi var tikt pieņemti 3 dienu laikā, izsludinot ārkārtas sēdi, nepaspējot izdiskutēt visos attiecīgos līmeņos, arī administratīvajā līmenī, kur ir iesaistīti tie cilvēki, kas reāli šo politiku realizēs dzīvē ar to vai citu naudas, čupu vai čupiņu. Tā arī ir viena no problēmām. Jā. Un vai mēs varam secināt, ka ir tomēr klāji un skaidri jāpasaka, ka šī te politiskā atbildība ir jāuzņems iepriekšējiem politiķiem, kas ir tur bijuši domē un kas ir pārstāvējuši pozīciju, kas ir izveidojuši šo situāciju, kādā mēs esam? Jā, es pilnībā tam pievienojos. Es kā Siguldas novada politiķis tiešām pozīcijā esot gadu, es varu uzņemties atbildību. Es varu uzņemties atbildību par to, kas ir noticis pēdējā gada laikā, jo es esmu bijusi atbalstoša šiem te lēmumiem, par to, ka ir pārvalde reformēta, par to, ka mēs ejam uz to, ko jau mēs runājam, uz Siguldas pilsētas vidusskolas renovāciju un rekonstrukciju. Es varu atbildēt par šiem lēmumiem, bet tie iepriekšējie es redzu tur kļūdas, bet tas ir katram vēlētājam jāizvērtē, kā viņš redz to situāciju. Man vispār tagad paklausieties šo sarunu, zinu, ka es tik dziļi neesmu politikā bijis iekšā, neesmu sēdējis pie galda, bet tagad klausoties, kā jūs kā deputāts stāstat, ir tāda sajūta, ka daudz cilvēku nemaz nesaprot par to Siguldas valsts gimnāziju, par Siguldas sporta centru, kad sporta centrs mums jau pastāv 10 gadus, te iepriekšējie vadītāji ir lielījušies, kad redzam, viņi ir uzcēluši to, bet reāli mēs pat pusi neesam samaksājuši. Jā, un es šobrīd par to... 44. gads? Nē, tas bija par ģimnāziju. Par sporta centru runājot, tu minēji kaut 6 miljonus ar kaut ko. Kopējā summa bija. Par ģimnāziju ir 6, tā. Nē, par sporta centru. Sporta centru ir 6,3, bet šobrīd ir palikuši 4,5. Jā, tad sporta centrs reāli ir 10 gadus. Un reāli sanāk tā, ka politiskajās kampaņās šie visi cilvēki ir lielījušies par to, ka, ir sporta centrs, bet reāli mēs pat viņu vēl neesam norēķinājušies. Nē, neesam. Tas ir drausmīgi. Mums ir ļoti daudz atliktie maksājumi, ļoti daudz. Un tad par kādu mēs te infrastruktūras būvniecību vēl varam runāt, jātiek galā ar parādiem. Kāpēc mums iepriekš nebija tādā vadības līmenī uzlikti šie rādītāji, kuri redzams, vai rezultāti ir sasniegti vai nav sasniegti vadībai? Viņiem tas jau ir, manuprāt, izdevīgi, jo neviens nevar pateikt, jūs neesat sasnieguši šos rādītājus. Bet tas jau ir tas, par ko es strīdējos. Priekšsēdētāji, kungs, jūs neesat sasniedzis šo rādītāju. Bet ja tev to nevar pateikt. Bet ja tev izglītības stratēģijā
rezultāta rādītājs ir tendence uz augšu, kāds ir rezultāts. Respektīvi, Kas ir tendence uz augšu? Vienkārši tendence Jābūt uz augšu. Jā, šeit ir tas stāsts, kāpēc tāds nebija noteikti. Vadībai bija izdevīgi, jo neviens nevar pateikt, jūs neesat to sasnieguši. Jā, bet tā ir konkrēta politiska atbildība un arī aicinājums vēlētājiem tomēr izvērtēt šīs lietas un skaidri apzināties, ka konkrēti par sporta centru, par sporta centru mēs maksāsim pēc šī brīža maksājuma grafika vēl 30 gadus. Es tev pateikšu, ir sporta centram pēdējais maksājums ir 20. februārs 41. gads. Ārprāts. Nē, šīs visas iestādes ir vajadzīgas noteikti, par to nav vispār runa, vienkārši kā tas ir iepriekš, uz kā rēķinas ticis veidots viss. Nē, mums ir tā, ka mums ir degošas izglītības iestādes, kurās ir jāiegulda. Tas jautājums, mēs atgriežamies Jāni pie tev sākuma jautājumu, kas ir pašvaldības pamatfunkcijas? Un vienkārši, kā es to redzu, ja tev pamatfunkcijas tu nevari jau nodrošināt, vai tu vari kaut ko papildus? Solīt, tā kā vai tu vari solīt? Jā. Jautājums, vai tu vari solīt? Šis ir jautājums par populismu. Populismu visām, ko mēs darām, cik tālu. Skaidrs, ka es vēlreiz uzsveru, ir jābūt vīzijai, ir jābūt lielākām vēlmēm, vairāk jāgrib, vairāk, un tā tikai var sasniegt. Mēs aicinām, droši vien, lai noslēgtu šo sarunu, aicinām būt adekvāti, pirmkārt. Kritiski domāt, analizēt. Kritiski domāt, tieši tā, analizēt un pievērst uzmanību tomēr faktiem, kuriem būtu jābūt pieejamiem, publiski, skaļi apspriestiem. Un es domāju, ka mēs arī to bīdīsim tālāk mūsu darbībā uz priekšu. Runāsim par šīm lietām atklāti un aicināsim ieklausīties, ka ir skaistas, jaukas, foršas lietas, bet par viņām nāks maksāt mums šodien. Un vēl uz priekšu. Un arī nākamajām domēm. Tiekamies jau nākamajos raidījumos.